man tev ir mīkla. Kas tas ir? Tas ir kuskus, bet tomēr nav kuskus. Tā ir prosa, bet tomēr nav prosa. Pilnīgi pareizi. Tā ir kvīnoja. Kvīnoja ir amarantu dzimtas augs, kas izskatās pēc graudauga, bet patiesībā nav graudaugs. Nāk no Dienvidamerikas. Ir sen atpakaļ bija inku, tāds viens no centrālajiem ēdieniem. Un grāmatā Pilnīga atlapšana, kuru nesen mēs iztulkojām, šis arī ir viens no tādiem centrālajiem elementiem, ja mēs runājam par ēšanas paradumu maiņu, jo kvīnoja būtībā ir ļoti, ļoti pilna ar visdažādākajiem mūsu veselībai vajadzīgajiem elementiem. Jo, ja mēs tā reāli paskatāmies ikdienā, tad tas, ko mēs ēdam klāt, normāli cilvēki grib ļoti, ļoti daudz gaļu ēst vai mērces, varbūt dārzeņus, zaļumus, bet būtībā tas, ko mēs saucamajās piedavās bieži vien gribam likt, ir kartupeļi vārīti vai cepti, makaroni, rīsi, un tad arī griķi un tad vēl viskaut kas. Tas, ko mēs mūsu īpašajā gadījumā, mūsu īpašajā veselības stāvoklī daram, mēs izmetam no savas ēdienkartes kartupeļus, mēs izmetam visa veida makaronus, mēs izmetam rīsus, būtībā baltos rīsus. Mēs varam lietot brūnos rīsus. Un tad ir jautājums, ko lietot, vai ne? Protams, griķi, un šeit ļoti, ļoti labi nāk arī kvīnoja. Jo kvīnoja ir garšīga, viņa būtībā ir līdzīgi kā griķi, ir tādu neuzbāzīgu garšu. Es teiktu, ka kvīnoja pat ir ar neuzbāzīgāku garšu, jo ir cilvēki, kur saka, vai man griķi vispār es nevaru dabūt iekšā. Tad ar kvīnoju es domāju, ka būs krietni vienkāršāka garša, ir ļoti neuzbāzīga. Un kvīnoju var lietot primāri sautējumos. Viņa iet ļoti labi kopā gan ar gaļu, ja tu dabū ekoloģisku vistiņu, tad sautējums ar vistu vai sautējums ar visa veida dārziņiem. Tie klasiskie veidi, un atceries, ka sautējumi mums ir ļoti, ļoti vērtīgi un vajadzīgi. Ceptās lietas mazāk, sautējumi vairāk. Vai ar otras kvīnoja arī ļoti labi iedarās salātos. Es šeit receptes neminēšu, jo patiesībā viņu ir daudz, un vienkārši iegūglējot, tu jau atradīsi veselu kaudzi un tos pareizos, vai ne, veidus, kā sakombinēt un ar ko sakombinēt kvīnoju, noteikti, tad attiecīgi vai nu salāti vai sautējumi būtu tās pirmās lietiņas, kā viņu dabūt iekšā. Un vēl papildus noteikti tā, lai to tavu motivāciju dabūt vēl nedaudz uz augšu, pamēģināt vai lietot kvīnoju ikdienā, jo šajā produktā tiešām ir ļoti, ļoti daudz vērtīgu lietu, lapiņa, kurā es to visu pierakstu, olbaltumvielas, antioksidanti attiecīgi, kā mēs varam mazināt savu iekaisuma līmeni, šķiedrvielu avots. Kvīnoja ir bezglutēna produkts, attiecīgi nekairina mūsu gremošanas sistēmu. Kvīnojas lietošana pazemina cukura līmeni asinīs, gremošanas, enzīmu vai gremošanas sistēmas darbība regulējās uz augšu. Tajā iekšā ir visādi dažādi arī vitamīni un minerālu vielas, par tādām minerālu vielām, kur dzels, cinks un vēl. Vārdu sakot, vēlreiz miltu ēdienus, makaronus ārā, maizīti ārā, kartupeļus ārā un kvīnoju savukārt iekšā. Ja? Un jo vairāk, jo labāk, bez limitācijas. Labu ēst gribu.